Vārds deputātam Mārtiņam Bonduram otro reizi, lūdzu. Ja daži valdības veidotāji uzskata, ka no šīs tribīnes nepienākās runāt par Satversmes neievērošanu, par likumu ignorēšanu vai vērtību jautājumiem, nu labi, tad es esmu gatavs arī dažus jautājumus par deklarāciju konkrēti pateikt. Un varbūt tos jautājumus, kurus pieminēja Ķirškungs, tad sāksim ar pirmo. Un tas pirmais par to IKP pieaugumu. Nolasīšu jums tekstu un aicināšu jūs saprast, kas tad īsti ir pateikts šajā teikumā. Vidējais ikgadējais IKP pieaugums uz vienu iedzīvotāju turpmākajos 3 gados sasniegs 5%. Tas sasniegs 3 gados 5%, katru gadu, pēc 3 gadiem. Kad tad tie 3%, 5% iestāsies uz katru iedzīvotāju? Vēl vairāk. Ja šis teikums paredz to, ka tas ir IKP pieaugums uz vienu iedzīvotāju, tad tas nozīmē, ka iedzīvotāja aizbraukšana pēc būtības mūs neuztrauc. Jo vairāk aizbrauks, jo lielāks pieaugums. Pagājušajā gadā mēs pazaudējām Latvijā tik daudz iedzīvotājus, cik dzīvo pilsētā Valmierboķkungs. Tas nav pieļaujami. Otrkārt, otrs jautājums, par ko Ķirškungs pieminēja, konkrētais jautājums bija par to, ka nodokļu ieņēmumu apjoms pieaugs par 1/3. Mums šobrīd, kā jau viņš pareizi minēja, ir ap 26–27% no nacionālā koprodukta mēs ieņemam nodokļos. Palielināt to par 1/3 nozīmē, manā izpratnē, slēpts veids, kā valdība pasaka, ka tā cels nodokļus. Paldies.